Siltināt vai nē? Tāds ir jautājums. Par ēku siltināšanu nākamajos gados runāsim daudz, jo Latvija pārdeva savus izmešu kvotas un desmitiem miljonu latu tiks novirzīti ēku renovācijai. Par 2 atjaunotajām mājām Purvciemā nākamajā sižetā. Aiziet! Beidzot kārtīga ziema. Lai izbristos pa sniegu, nemaz nav jābrauc uz mežu. To var izdarīt tepat Purvciemā. Sākam jaunu rubriku. Stāstu par ēku siltināšanu. Pirmais stāsts no Purvciema. Cik liels mums dzīvoklis? 3 istabi. Būtu gatavi siltināt arī? Nu, es būšu tad mieri, ja? Ja viss 600 latu, ja, tas nav. Nekas, es nezinu. Man jau jāparunā ir ar bērniem arī. Ja iet runa par pašu ideju, tad mēs plānveidīgi strādājam ar ekas energoefektivitātes paaugstināšanu sakot no 97. 98. gada. Pirms atjaunošanas šī māja gadā patērēja 136 kWh siltumu. Tagad 68, tas ir 3 reizes mazāk. Un jau vizuāli varat redzēt. Māja ir atjaunot, izskatās pavisam savādāk. Dzelzavas iela 97. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad. Visi baidās no tā kredita, un mums jāņem kredīts. Mēs iegūstam ne tikai iedzīvotājiem labu, bet arī valstī. Mēs mazinām savu atkarību no gāzes, kas nāk no austrumiem. Mēs tērējam mazāk enerģijas. Mājas renovācija tika uzsākta pērn septembrī, bet jau 3. decembrī šeit notika atklāšanas ceremonija ar visu ministru un oficiālo ceremoniju. Tie, kas bija pret, viņi staiga un saka, ka cik labi, ka mēs to nolēmām. Bet tie, kas bija par, viņi drusku bija skumji, saka, ka ja nebūtu tāda pretestība, varēja uztaisīt vairāk un, teiksim, plašāk to renovāciju. Finanšu schēma šeit ir vienkārši 50 pret 50. Pusi dod Eiropas Savienība, otra pusi iedzīvotāji uz kredīta. Jāatgādina arī tas, ka Eiropas Savienības līdzekļi nav neizsmeļami un šāda veida palīdzība nebūs mūžīga. Tāpēc būtu būtiski šodien cilvēkiem aktivizēties un iesaistīties šai procesā, redzot to, ka mūsu ziemas nav siltāks, bet kļūst aizvien augstāks, ka pa siltumu būs jāmaksā aizvien vairāk, kad siltuma enerģija un viss cita enerģija pasaulē kļūst noteikti dārgāk. Lai varētu uzsākt mājas siltināšanu, vismaz pusē iedzīvotāji ir jāpiekrīt, un nedrīkst būt arī komunālie parādi. Šeit viss bija kārtībā, un viens no aktīvākajiem iedzīvotājiem bija Vilnis Ķircis. Uz rēķiniem apmēram 25–30% rēķini samazinājušies. Tātad siltināšana pamatā nozīmē, kad mēs ietaupām paši savu naudu. Ir patīkamāk un tomēr ir labāk. Un tādai būtībā būtu jābūt visai Latvijai, nevis tikai šeit Rīgā, vienai vai otrai vai 10. mājai. Nepārtraukti pastkastītē tiek mests iekšā, paziņojumi, pērkam, mainām, visu, ko darām. Tātad ir ieinteresēti pircēji, ir ieinteresēti, kā sakot, ieinteresētas personas, lai iegādātos šīs mājas dzīvokļus. Iekštelpu kosmētisko remontu iedzīvotāji veic par savu naudu. Tad ir siltuma izmaksas 3–5 centīmu uz 1 kvadrātmetru. Iesim pie Raisas Kņadzievnas, kas uzlikusi pat siltuma skaitītāju. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы к нам заходите. Мы к вам. Я не сразу согласилась, потому что каждый человек мыслящий, он обычно сомневается. Ну и не было сначала средств. И я как думаю, что это экономно, так как у меня поставлены регуляторы, положение температурного режима и количество расхода этой энергии, тепла.
Abām mājām atjaunot fasāde, nosiltināts pagrabstāvs un arī bēniņi. Un, kas svarīgi, pagaidām nav ieradies XY un trešais nezināmais un apzīmējis sienas. Ja mēs skatāmies tieši uz Rīgas specifiku, tad redzam, ka Rīgā iet drusku grūtāk nekā Latvijas reģionos ar mājas siltināšanu, tāpēc, ka Rīgas daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji bieži vien nav tik pazīstami, nekomunicē savā starpā, skatās ar lielākiem aizspriedumiem viens uz otru par to, kurš tad no šī projekta iegūs kādu atlicošu latiņu un tam līdzīgi. Šie ir tikai 2 piemēri, taču pavisam Rīgā ir 11,000 daudzdzīvokļu mājas. Ļoti daudz jau darāmā. Un galvenais, šeit tiek sildīti dzīvokļi un nevis atmosfēra. Tātad mazinām klimata izmaiņas.